No, labrīt, latviešu tauta. Divi džeki atkal ir gatavi doties. Nākamās dienas brauciena. Un nav pat 11. O, šodien vajag gadi. Pasties kāds Agrās laicīgs ārā. vēdienā, jā. Saulīte beidzot. Nu, kā lieta drusku sola atkal. Būs labi. Lietas kostīmi mums ir. Tas paši. Mums mazliet uz priekšu, pēc tam kalnā. Jā. Baigā māksla. Un ko viņš labi ir ieraudzījis? Nu, domā, ko viņš tik gudrs bijis vai tik dumšs, nevar saprast. Jā, saprast. Sēža Sēža par pliku dibenu. Nu jā. Ar pliko zemi. Nu, ideja tam skulptoram baigā. Tu tieši ko gribēji nofilmēt tagad? Nu, piestājām kaut kur apstīstināt kaut kādu nekustamo īpašumu. Izstās pēc baznīcas. Speciāli mums. Paši sev lasīsim sprediķi. Svētdienas pēcpusdienā. Aha. Nebūs tik vienkārši. Pad. Tas ir tieslāns. Ciet, jā. Aha. Kad esam tikai palūdēt iekšā. Un tā ir nebaigi dziļi. Iebāzt mēs neko tur nevaram. Maliņ nevar? Nelīdīs. Nu labi. Skatieties, kā ir. Neko nevaram palīdzēt. Un tādēļ ir jābūt baznīcai. Jā. Zeltā. Tikai nevajag izslēgt. Mēs te gribējām parunāties. Mums Es atskatu šī dzēr visu vecais. Tā baigā atslēgzina, kad ir nobloķējusi šito te. Nu labi, brauksim tālāk. Nu ko? Kas ir pakmē? Esam Spānijas Stonehedžā. Stonehedžā. Jā, nu kāds no augšas var redzēt kaut ko, ne? Skatāties. Ir kā no drona, nezinu. Varbūt kādam nav ko bijis darīt. Nu, tad laikam tos akmeņus ražojas. Jā, tur bija raktūs. Jā, tur taisīja bruģi un visu kaut ko tādu. Iesim, pastīsimies. Pietiekam sēdēts uz moču. Pēc jāgari jāiet, galds mums ir. Gads atrādz galdu dārzam. Jāsrunā tikai vedējs. Kādus
Kādu 16 večus vajag. Galdam, krēslu es domāju, ka mēs nedabūsim. Jā. Forši. Jāzvan šitam te Baltam, lai atrad mums kaut kādu picu, ne uz šejienu. Nu, pasūt, kur kalni, sniegā, smuki. Jā. Jā, mēs tagad tu tas līdzinums jau uz to pusi aiziet. Jā. Laiciņš arī labs palicis. Šodien pa dienu dabūjām bišķiņu lietu. Tad atkal silts, forši. Plus 18. Ideāls. Ideāls. Jā. Tā ir. Labi. Nu ko? Smuki bija, ne? Nevēl te cilvēki ar sporta mašīnām brauc. Pīpauz? Aizim apstamies, kāpēc viņi te tā uztaisīšu. Silts jau. Par 20 grādiem. Pa temperatūra svārstās pa dienu no 10 līdz 20. Īstenībā visu laiku ir ok. Nu, upīt apakšā. Jā, skaisti skati te netrūkst. Nu, pēsts ir. Tēti kultūras programma. Iesim dedzināt kalorijas, staigāt pa pilsētu. Nu, kā jums šķiet, kas te notiek? Mēs ar Gati braucām, kamēr beigās atradām. Solo 25. Nobraucām tik daudz kilometru šodien, redzēt kaut ko interesantu, ne?
neko tādu nebija iedomājies redzēt televizorā. Mums šito numurā rādīja, mēs domājam, ka kaut kur citur notiek, bet tā bija tiešai. Nē, es domāju, ka tas bija kaut kur citur. Tur bija daudz lielāk. Varbūt visā Spānijā tas notiek. Jā, viņiem ir kaut kāds svētki reliģiskie. Jā. Tur bija tāds milzīgs ezers, tur nesta tur tādu drausmīgu. Interesanti tie latvieši, kas pārāk pēc dzīvot Spānijā, arī tā kā, asimilējās tie kultūrā iekšā. Vajag papsīt kādam, ne? Tie svētki, kas taču vajadzētu. Džeks taurīt izpurīt, iespļāvis laikā. Būs jāizlasa kaut kur tev svētku nozīme, ne? Tā pašlaik liekas, ko es kukursplanus iet, ja tā nezinu vai ne vienkārši. Tajā televizorā rādīja, tur bija arī melnādaini cilvēki piedalījās, un likās galīgs disonants, bet, šeit viss balts tā pašā. Labi, klāsies. Es domāju, daudz nesaprot, ko mēs jāņot, vai nevis jāņot, bet tajā augniekos darām. Notur pie tiem ugunskuriem. Mēģinām mūžu potiku. Tā, apstījāmies to gājienu, tad skatāmies cietoksni. Mūžs kaut kāds baigais. Skaisti tupīt viņam tecēja tur. Nocietinājums pret visādiem ļaundariem. Skaisti. Ko lai saka? Gan jau pret portugāņiem šitām. Bet šitās iekšējās mājas ir jaunas, redz. Šitās nav vecas. Tas tā vērts. Nē, šitās nekad nav bijuši tādi lopi. Šeit tā tāds steidz, jā. Un Gatis ir atradis savējo meistaru. Eko viņš remontē motorzāģis un pie viena arī aprīļus. Tā kā tāds joks, jā. Man kā krašs check service deg. Motobombas. Vēsturiskā pilī iekšā. Šitas ir vecpilsēta, jā. Tā kā līva laukumā. Jā. Cīvēras arī var dabūt. Viss kaut kas viņam ir. Nu, nē, vienkārši gaiši. Gačam ķēdi jāpelka. Ej, tu nost. Nu, labi. Nu, čau, draugi. Ir nobraukt 284 km. Zara nav. Galvenais, ka tas ir līdz 8 stundas. Īstenībā, jā. Ne jau kilometri 200. Nu, jā, kilometri maz, bet reāli visu dienu vienkārši sagrieties konkrēts, vienkārši slēgt pārpuģējis vai slēgt. Nu, droši vien video kaut kādā vietā varēs redzēt, jā. Maz jau tur filmējām, bet tā ceļš diezgan lēns, jā. Tā kā tā.